Hei, 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 nu sveiciens visiem, nu kā redzat, mēs esam jaunā televizorā iekšā, tā kā rekur otrā poga, otrais kanāls, tas ir NHL, pirmais NBA, nu, kas var uzspiest spiežu, trešais futbols, ceturtais, piektais, sestais vēl jādomā, kas tur būs. Bet, nu labi, katrā ziņā, nu, kaut kāds updates ir, lai nu, augum, kā saka, viss kārtībā. Šodien raidījumā, X platforma, 3 zvaigznes, grupu rezultāti, grupu tabulas, jaudīgākie menedžeri, prognozes uz nākamo nedēļu, kas tur tāds interesants notiekās. Kalendārs, protams, sadaļa ir ko darīt, atradas vienu, es atradu, kuru mēs skatīsimies, sadaļā ir ko darīt, un rangs, rangā mēs noteikti, kad redzēsim šo to interesantu, un man vienmēr patīk rangs tieši šajā sadaļā. Man ļoti patīk, kad ir pirms kausa izcīņas, un, protams, sezonas beigās tas jau ir cits, bet, regulārās, bet, šitais ir interesants, tādas pirmās skices, kas tad kā tur ir, un tāpēc, ejam uz X platformu, skatāmies, kas tur ir, rangs būs saldē ēdienā. X platformā redzam Kučerovs, 3 punkti pirmajā periodā, viņam bija 3 punkti, un sasniedza to pašu, ko jau ir sasniedzis Konors Makdeivids pirms tam. 3 punkti vienā periodā, 28. reizi karjerā kaut ko tādu izdarīja. Tā kā viņi divatā tur arī pie aktīvajiem skateriem saucamiem, kuri šobrīd joprojām ir aktīvi un spēlē. Tādi divi viņi ir. Tā kā, interesanti tagad būs pasakot, kurš tur tagad aizies garām, jo Makdeividam mazdrusciņ varbūt ir ko padomāt. Jau Kučerovs viņu ir noķēris. Kaut gan Makdeivids bija aizgājis garām, jo Makdeivids vēlāk ienāca līgā, bet tāpatās Kučerovs viņu ir noķēris, tā kā Makdeividam jāiet priekšā. Brents Burns, mēs redzam, 40 gadi, un joprojām met iekšā golus, un divi uzvaras goli šajā sezonā jau ir, un tā kā, vajag rekur panākt Zdeno Čaru, kuram pieder tā kā rekords par 40 un vecāki spēlētāji, 3 reizes Zdeno Čara ir iemetis 3 golus sezonā uzvaras, un tā kā pēdējo reizi 2017.18. sezonā, ir uzdevums, es domāju, ka ir iespējams, tāpēc, ka paskatieties 20 pāri drusku spēles, tikai aizdīts, vēl ļoti daudz ir jāspēlē, Brents Burns iet uz savdabīgu rekordu 40 plus gadu veciem aizsargiem. Un Leo Karlsons, mēs redzam, arī ir iegājis Ducks frančīzē, tā kā ar savu rekordu. Vismaz 60 asistus ir sasniedzis, būdams 20 gadus vecs vai jaunāks. Tā kā, pirmais tāds spēlētājs Ducks vēsturē. Es domāju, ka vēl ir ko sasniegt. Tā kā, kaut kādi rekordiņi, interesanti paskatīties, domāju, paklausīties un ejam tālāk, skatāmies, kas tad ir 3 zvaigznes. Rasmus Andersons ir manā komandā, tā kā man prieks, baigi izšāvis ir, ka tik nav visu izšāvis pulveri tagad atlikušo sezonu, bet varbūt viņš grib būt aizmainīts, un tagad viņš rāda visu savu labāko, kas viņam ir, jo bija tādas runas, ka viņu varētu aizmainīt, un, kaut kādā sezonas laikā, tur arī Kadri ir, un viņš tā kā tādi kandidāti, kurus varētu aizmainīt, varbūt tagad meklē savu potenciālās mājas. Redzam, 4 spēles, 9 punkti, 2 vārtu gūmi, 7 piespēles. Otrā zvaigzne Zaks Varenskis. Redzam, 4 spēles, 8 punkti, 3 vārtu gūmi, 5 piespēles. Zaks Varenskis tagad notraumējās, bet iepriekšā nedēļa bija jaudīga. Un Maklins Celebrīnī, 3. zvaigzne, 4 spēles, 7 punkti, 4 vārtu gūmi, 3 piespēles. Maklins Celebrīnī, katru nedēļu, bet katru otro jau tiek iekšā starp 3 zvaigznēm un tusējās, tā kā, laimīgs tas, kurš viņu dabūja draftos. Ejam, skatāmies, kas tad noticies ar elitē. Eliti mēs redzam. Jaunolainis Rieksti piekāpās aizsaugs vecajam rajonam ar 11-5-1, paveicās Jaunolainis Riekstiem, būtu dabūjis vēl smagāk, un viņš savāca Lukanenu piekdienā, un Lukanenam arī iedeva svētdienā spēli, tā būtu palicis ar kategorijām 2 mazāk, bet, sagāja, kā es teicu, pelnīti, jo,
Vārtsargi viņam labi spēlē, un tas būtu baigais grēks. Nu, tādā ziņā viņam nebūtu tur sagājis, bet nu, viss kārtībā. Nu, tāpatās man sagāja beigās 11-5-1 uzvara. Bauskas Great Ols pārspēja mūsu līderi elites, Mārpas Kanādienis ar 9-7-1, bet nu, tur ar viss diezgan tuvu bija. Un paveicās arī Bauskas Great Ols, kad atgriezās pēdējā naktī viņam Lindholms. Eliešs un uzreiz 7 iemetienus izcīnīja. Nu, mēs redzam, ka +6 ir iemetienos Great Ols. Tas arī nospēlē. Tur vēl kaut kas bija tāds diezgan soda minūtes. Mēs redzam, pa vienu tikai starpā ir. Bauskas Great Ols labi, viss sagāja. Uzvara ir uzvara. Arī seivos. Abiem diviem spēlēja vārtsargi. Pēdējā naktī pa 2 vārtsargi. Un seivi pa 4 vairāk beigās Bauskas Great Ols. Redzi, kā ir. Ko tu stipram padarīsi, vai ne? Bauskas Great Ols. Tā kā laba nedēļa beigās. Rīga Red Wings ar 15-0-2 pārspēja Mārpas Vētras. Mārpas Vētras vispār krustu var mest un priecāties, ka nav 17-0, jo man vienu brīdi šķita, ka tā varētu arī būt, jo Mārpas Vētras vienkārši, tāpēc, ka es esmu tā kā iekšā elitē, es arī vairāk tā kā redzu, Mārpas Vētras nokavēja ar nomešanām, ar 3 vārtsargiem bija, un tad visas tās traumas, tur vajadzēja jau ātrāk visu mest nost, un darīt kaut ko lietas labā, jo nedēļas sākumā pa vēlu sāka mest visu nost, un beigās, uz nulītes palika uzvaru kolonnā, tā kā, skumīgi, bet, būs tagad iemesls kāpties augšā. Ogres Šārps ar 10-6-1 pārspēja Seaside Lemurs. Tā arī tāds abi divi līderi zaudēja, mēs redzam, un diezgan labi tādā ziņā priekš visiem pārējiem. Sātiņu Kodiens ar 12-5-0 pārspēja Bauskas Beaters. Bauskas Jetī piekāpās Jelgavas Lupetām ar 9-7-1 un Dārziņu Tontoni 8-7-2 diezgan cīvā cīņā pieveica Ķekavas Chickens. Un skatāmies, kas tam mums notiek tabulā. Trīnieks nav mainījies. Mārpas Kanādienis, Seaside Lemurs un Sātiņu Kodiens. Tāds ir mums top 3 šobrīd elitē. Bauskas Great Ols pakāpās no 5. uz 4. vietu un redzam Rīgas Red Wings ar lielisko spēli. 15-0-2 pārspējot Mārpas Vētras uzreiz pa 6 pozīcijām no 11. uz 5. Diezgan iespaidīgs lēciens, tāds labs grūdiens sezonai. Jelgavas Lupetas pakāpās pa 1 pozīciju un arī Ogres Šārps pa 1 pozīciju, attiecīgi 6. un 7. vieta. Bauskas Beaters piedzīvojot lielu zaudējumu. -7 kategorijām, šobrīd 8. no 4. nokrita vietas, tā kā pa 4 pozīcijām, bet joprojām playoff zonā. Uzreiz aiz playoff zonas aizvilks Vecais rajons, man 3 vietu kāpums no 12. uz 9. Jaunolainas Rieksti krīt zemāk uz 10. pozīciju, mēs redzam arī tāds diezgan paliels kritiens. Dārziņu Tontoni -2 pozīcijas no 9. krīt uz 11. Bauskas Jetī pakāpās, maz drusciņi augstāk. Uz tā rēķina no 13. 12. ka Mārpas Vētras dabūja diezgan smagu zaudējumu. Mārpas Vētras, no 10. krīt uz 13. Šobrīd, diezgan būs ko darīt, kā saka. Un Ķekavas Chickens joprojām 14. pozīcijā, nekas nav mainījies, bet, es domāju, ka tāpatās ir ko darīt viņam un noteikti, ka kaut ko jāmaina. Jāmeklē treidi kaut kādi. Otrā divīzija, A grupa. Rīgas Ūdenslavs ar 12-5-0 pārspējas Kriķu Našķus. Sākumā viss teica, ka Ūdenslavām būs diezgan bēdīga sezona, bet mēs redzam, ka diezgan labi iet. Piebalgs Ķencis piekāpās Pļauņu Pobedīts 10-5-2. Kuldīgas Katls ar 11-5-1 pārspēja Augšligatne Kasīts. Aizraugs Turbīns ar 11-5-1 pārspēja Salaspils Vikingus. Augšligatas Vienrots ar 10-5-2 tik galā ar Liepājas Vinstopper. Praulens Puškas ar 9-8 pārspēja Saldus Blēdi. Un Volmar Nordic Stars ar 11-6-0 tik galā ar Pinky Suns. Un skatāmies, kas tam mums te notiekās. Volmar Nordic Stars dabūjis atpakaļ pozīciju pašā galgalī, +1 viņam, no 2. pakāpjās uz 1. Un arī Aizraugs Turbīns pakāpjās no 4. uz 2. Pa 2 pozīcijām Praulens Puškas tiek nobīdīts uz 3. pozīciju šobrīd no 1. Tā kā, tas arī Kuldīgas Katls kāpjas 4. no 5. un diezgan tāds blīvs viņiem te ir tas pirmais četrnieks.
Tā kā, katru nedēļu var mainīties līderis. Augšlīgas vienrotas pakāpās no 9. uz 5. vietu, plus 4 pozīcijas. Salaspils Viking krīt no 3. uz 6. Mīnus 3 pozīcijas. Pļauņu Pobedītam arī labs kāpums pa 3 pozīcijām no 10. uz 7. Saldus Blēdis mīnus 1 pozīcija no 7. uz 8. Rīgas Ūdenslavs, redzat, kur viņš ir, no 11. uz 9. Diezgan labs kāpiens. Augšlīgas Kasīts krīt no 6. uz 10. Pinkijs Suns no 8. uz 11. mīnus 3 pozīcijas. Un tad trīnieks apakšā piebalgs Ķencis Kriķu Našķi Liepājas Vinstopers, 12, 13, 14 jau sāka atpalikt. Jau sāka atpalikt no tā peletona 11. Tā kā, jāsāk, uzvaras krāt savādāk būs bēdīgi, jo, mēs zinām, sākumā bija viss ļoti, ļoti līdzīgi, joprojām diezgan līdzīgi, bet, jau sāk kaut kas iezīmēties apakšgalā. Ejam uz 2. divīziju B grupu, redzam, Ikšķilas Kaizivs Čomu dueli ar 9-7-1 pārspēja Rīgas Čaka Lauzni. Domāju, ka tagad visu gadu, vismaz līdz playoffiem, ja playoffos netiks kāds no viņiem, tad vismaz varēs atgādināt visu laiku, kad, es tevi taču fantazijā tur uzvilku. Tā kā draugs klusē, gadu nākamo gaidi aptuveni. Rīgas Stabiņi 11-3-3 pārspēja Teikas Degvielas. Teikas Hīros ar 10-7-0 tik galā ar Abrupas Gorilām. Pēdēdas Stieņi ar 9-8 pārspēja Rujens Klondeiku. Reizeknas Tiesneši ar 10-6-1 pārspēja Garkalnas Meža Plēsoņas. Garkalnas Antistārs ar 12-4-1 tik galā ar Jaunmārapas Dūžiem. Un Ogres Cēlēni 9-5-3 pārspēja Baronielas Zēns. Piesturam diezko neiet. Pastīsimies, kas tā notiek tabulā. Tabulā Garkalnas Antistārs līderis pārņem pozīcijas no Rujens Klondeka. Rujens Klondeka teica iepriekšējā reizē, kad mani vajag apskatīt sadaļā, ir ko darīt, kā pārspēt Garkalnas Antistāru. Tagad jau varētu tā kā sāk domāt, jāskatās, varbūt kas tev pietrūkst, lai Antistāru noķertu. Redzam, Reizeknas Tiesneši palika tur, kur bija 3. Rīgas Stabiņi pakāpās pozīcija augstāk, neskatoties to, ka Ikšķilas Kaizivs uzvarēja, viņš krīt uz 5. pozīciju. Tālāk Teikas Degvielas paliek tur, kur ir 6. pozīcijā. Teikas Hīros ielaužās playoffos, plus 2 pozīcijas, šobrīd 7. Jaunmārapas Dūži 8. Jā, un atgādinu, ka šeit bija ļoti svarīgi gan A grupā, gan B grupā, kurš bija 8. Viņiem tā kā playoffā, bet pirmā kārta kausā ar brīvu. Kvalifikācijā nav jāpiedalās gan A grupas pirmiem 8, gan B grupas pirmiem 8 2. divīzijā. Tā kā, Jaunmārapas Dūži, kā pēdējais. Kā pēdējais šeit tiek iekšā tajā pasākumā, kad viņam nav jāpiedalās kvalifikācijā. Un redzam, pēdējais Stieņiem maz drusciņ pietrūk, tāpat kā Rīgas Čaka Lauznim. Viņš gan jau dusmīgs būs uz savu čomu, Ikšķilas Kaizivīm, tāpēc, kad atņēma viņam to prieku, būt uzreiz pamatturnīrā kausa, būs Čaka Lauznim jāstartē kvalifikācijā, bet, tā tas ir neko darīt. Ogres Cēlēni pakāpās pa vienu pozīciju ir 11. šobrīd, Baronielas Zēni krīt no 10. uz 12. Un Garkalnas Meža Plēsoņas Abrupas Gorillas ar, diezgan jau tā sāk atpalikt, tā kā iezīmējās abas divas komandas, kad stagnē apakšā. Ejam uz 3. divīziju, A grupa. Rīgas Ripas ar 14-3-0 pārspēja aizputs Sarkanos Velnus, Jelgavas Pantērs ar 12-5-0 tik galā ar Purciem Zebiekstēm, Rīgas Cēzars. Kā Kristaps rakstīja, pirmā uzvara beidzot ir 9-7-1 pār Ērgļu Akmens. Es mums drusciņ palīdzēju Kristapam paskatīties komandu mums drusciņ savādāk. Es jau iepriekšējā raidījumā teicu, tie, kur skatījās, kad es biju domājis no sākuma Rīgas Cēzaru apskatīt, kā sadaļā ir ko darīt un palīdzēt, bet tad es vienkārši viņam uzrakstīju, pateicu, ka, varbūt pasties to un kaut kā pamaini, kaut kādu skatu uz dzīvi, kaut kā nostrādāšu tajā nedēļā, viņam tā kā viss labi. Cerams, ka tagad tikai uz augšu. Dubult Pentagons ar 12-4-1 pārspēja Beibežu ZMC, LA Atlētika ar 13-3-1 sagrāva Madonas Spartaku, FC Vimbas 10-6-1 pār Bajāru Lapsām un Rīgas Dabs ar 11-5-1 līde, kas iznīcināja, tā teiksim. Un redzam, LA Atlētika ir pirmajā vietā, kaut gan Jelgavas Pantēras arī ir tāds pats kā saka, kopējais punktu skaits, bet, LA Atlētika šobrīd ir pirmais. Nobīdīja Jelgavas Pantērs. Rīga Dabs ir 3.
paliek tur, kur bija. Dubulti Pentagons un Rīgas Ripas pakāpās attiecīgi katrs pa vienu pozīciju, 4 un 5 šobrīd. Beibežs ZMC krīt 2 pozīcijas zemāk, šobrīd 6, bija 4. FC Vimbas no 10. uz 7. plus 3 pozīcijas un pa vienai pozīcijai zaudē Līvāna Līdaks, Purciem Zebieks un Bajāra Labs, attiecīgi 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 ir tieši tādi paši, kas bija pagājušā nedēļā. Madona Spartaka, Ērgļu Akmens, Rīgas Cēzars, Aizpats Sarkanie Velni. Nu jā, šeit ir ko strādāt un ko darīt, tā kā, redzam, nav tik traki līdz playoffiem arī pēdējiem Aizpats Sarkaniem Velniem. Jā, es viņam uzrakstīju, pajautāju, ko tu domā. Es varu tavu komandu apskatīt, tā kā iziet cauri, pateikt, ko tev vajag, varbūt pamainīt un tā, un tad viņš teica, nē, vienkārši viņam tur kaut kas bijis un nebija sanācis, tā kā pievērsties fantazijam, tagad viņš ir atpakaļ un sāks darboties, un viņš saka, nevajag man apskatīties, man pats es tikšu galā, tā kā, cerams, jā, ka Kalvim viss izdosies un viņš savāksies, jo šobrīd bēdīgs skats papakšu dzīvojoties tur bez variantiem. Trešā divīzija B grupa Salkrust Kajotīs ar 11-5-1 pārspēja Rēzeknes Golāris, Lielvārdas Vardes ar 11-4-2 bija pārāks par Imants Valdu Buls, Bauskas Olas piekāpās Ropažu Mafijai 9-6-2, Ropažu Mafija man rakstīja, saka, klausies, man jau te vispār zaudējuma sajūtas nav, ir tāda vispār vēsturē kaut kāda, kā saka, ieraksti, kad neviens nav zaudējis. Saku, jā, bija pirmajā sezonā mums tādi menedžeri, kuri nezaudēja visu sezonas garumā regulārās, tā kā nekas tāds. Jā, bet, atkārtot jau vienmēr labi. Valmieras Džekals ar 11-6-0 pārspēja Jelgavas Volfs, Jaunpiebalgs Jēnut ar 11-6-0 pārspēja Aberdīnas Šepards, Ļaudonas Ļaunie 10-6-1 tika galā ar Bauskas Naftiniekiem un Ziedoņdārza Dūli ar 12-3-2 bija pārāki par Leiks 77, jeb Talsu ezers. Tad skatāmies, kas viņiem grupā notiek. Četrnieks tāds sāk veidoties, izskatās Ropažu Mafija, Salkrust Kajotīs, Ļaudonas Ļaunie un Bauskas Olas. Tādi, jau nedēļu, kā saka, noturējušies tur, kur bija. Jaunpiebalgs Jēnut un Valmieras Čakals plus 2 pozīcijas, attiecīgi šobrīd 5. un 6. Rēzeknes Golāris krīt pa 2 pozīcijām zemāk no 5. un 7. Ziedoņdārza Dūlija ielaužās playoff zonā, šobrīd 8. plus 1 pozīcija, Imants Valdu Buls krīt ārā. Guntim jāsaņemās, minus 2 pozīcijas, bija 7. tagad 9. Playoffos tev obligāti jābūt. Lielvārdas Vardes plus 1 pozīcija, šobrīd 10. Talsu ezers minus 1 pozīcija, šobrīd 11. un apakšā iekārtojušies ar Aberdīnas Šepards, Jelgavas Volfs un Bauskas Naftinieki 12, 13, 14. Es tāpatās ticu, ka Bauskas Naftinieki vēl var savākties, tomēr tagad komandu viņš tā kā ir pārņēmis būvē. Pagājušajā nedēļā mēs viņu apskatījāmies, bet kamēr tā pārbūvīta būs kaut kādas 2 nedēļas, domāju, un tad jau mēs varēsim skatīties tos augļus, kā spēlēties spēlētāji, ko viņš ir tā kā nomainījis un ielicis vietā kaut kādus jaudīgākus, tā kā būs interesanti. Trešā divīzija C grupa. Garkalns Blue Jackets 9-5-3 pārspēja Jelgavas Lucky Gang, uzmetu aci Jelgavas, bet Garkalns Blue Jackets sastāvam uz brīdi un tāds domāju, es pastījos un domāju, kur ir tava kļūda, ka tev 3 vārdsargi. Mēs redzēsim. No šīs grupas arī man ir sadaļā ir ko darīt. Menedžeris, tā kā, tur es arī pieķeršos pie tā. Bet, šeit nostrādāja ļoti slikti Renāram tas, kad viņam ir 3 vārdsargi un tas 3. vārdsargs ir Jonatans Kviks un viņš tur tusējās. Viņu jau sen vajadzēja mest nost un, redzam, būtu paņēmis vienu aizsargu, būtu paņēmis varbūt pat 3 kategorijas, 2 stabili. Tā kā, kuras ir neizšķirti, tur beiguši vienu zaudēt, vienu neizšķirti. Un, tas tā vienkārši pašam interesanti ir, tāpēc, ka citreiz kaut kur pāri pa kaut kādiem sastāviem paskatos, kas notiekās. Kad meklēju kaut kādu sadaļu, ir ko darīt, un tad redzu, kad tādas dīvainas lietas notiekās. Kuldīgas Vulkāns pārspēja 9-5-3 Borhamudu Pakin Papī. Rojas Šārks ar 12-4-1 sagrāva Baložu Benchwarmers, Rīgas Ietī ar 11-6-0 bija pārāks par Bauskas Kapibars, Beberbeķu Zvēri pārspēja Babītas Bruņiniekus ar 8-7-2, negaidīti Babītas Bruņinieki vispār man šķita sezonas sākumā, kad bez zaudējumiem izies cauri, bet, redzam, jā, kaut kas klibo mums tursim. IL Hockey ar 9-5-3 bija pārāks par Smiltens Ambām, beidzot Edgars Lūsiņš uzvar.
Prieks skatīties, un Teikas Slass ar 10-5-2 pārspēja Mārupes Python Tigers. Nu, skatāmies, kas tur notiek tabulā. Nu, tabulā mēs redzam, Teikas Slass un Rojas Sharks, abi divi paliek tur, kur bija, pirmā, otrā vieta. No abiem diviem ļoti labi viss notiekās. Uzņēmuši labu ritmu, ir tā kā, mēģina atroties no pārējiem. Kuldīgs Vulkāns plus 2 pozīcijas, bija 5. šobrīd 3. un Babīts Bruņnieki tiek nobīdīti uz 4. Rīgas Jetī 5. pakāpās pa 1 pozīciju šobrīd, jā, tā kā, un redzam, Garkalns Blue Jackets, pakāpās pa 3 pozīcijām no 9. uz 6. Būtu tuvāk Rīgas Jetījiem, ja būtu izdarījis to, ko es jums teicu, bet, kā ir, tā ir. Pastīsimies sezonas beigās, kā tur būs. Mārupes Python Tigeriem -3 pozīcijas, šobrīd 7. bija 4. Smiltens Ambas arī atkāpjās pa 1 pozīciju uz 8. vietu. Jelgavas Lucky Gang izkrīt no playoff zonas, šobrīd 9. -1 pozīcija. Berberķi Zvēri kāpj uz augšu, šobrīd ir 10. Plus 1 pozīcija. Bauskas Kapibars pakrita zemāk pa 1 pozīciju no 10. uz 11. Borhamvud Pakin Papī paliek tur, kur bija 12. Nu, redzam, Edgars Lusiņš izrāpies no pēdējās vietas ir, un šobrīd ir 13. nobīdot tur Baložu Benchwarmers. Tā kā, jā. Bet tas trīnieks apakšā ir tāds šaubīgais, ka tur ir ko darīt un ir ko padomāt džekiem, tāpēc, kad, sāk pazust tas playoff skatiens. 4. divīzija. Mēs redzam, Rīgas zilās līnijas karavīri un Carnikovs Ķirsis nospēle nešķirt 8-8-1. Salspils Ledloža piekāpās Daugavpils šaurās ielas darītājiem 11-3-3. Daugavpils šaurās ielas darītāji, pamatīgi tempu uzņēmuši. Jelgavas Pandas ar 9-7-1 bija pārāks par Jelgavas Purvu Zemūdeni. Āduši Sivēni arī neizšķirti nospēlēja ar Ozolnieku Bosiem 8-8-1. Sitgundas Ķenguri 10-6-1 pārspēja Olēns Les Sprukti. Līksnas Lateks Sito, dabūja norauties kārtīgi no Balskas invalīdiem 14-2-1. Līksnes Lateks Sito pagājušā nedēļa diezgan labu uzvaru un tagad smags zaudējums. Un Apes Draudze 15-2-0 pārspēja Rīgas Siltumu. Tā kā ar tādu iespaidīgu rezultāti šajā divīzijā mums un redzam, trīnieks nemainīgs, Daugavpils šaurās ielas darītājs, Sitgundas Ķenguri un Jelgavas Pantas. Tālāk Āduši Sivēni pakāpās no 5. uz 4. nobīdot Olēns Les Spruktus. Bauskas invalīdi plus 3 pozīcijas automātiski no 9. uz 6. uzlas. Ozolnieku Bosi paliek tur, kur bija 7. Rīgas Siltums -2 pozīcijas, bija 6. tagad 8. Carnikovs Ķirsis krīt ārā no playoff zonas, šobrīd 9. -1 pozīcija. Apes Draudze plus 3 pozīcijas no 13. pakāpās uz 10. Ar iespaidīgu uzvaru. Jā. Rīgas zilās līnijas karavīri, Jelgavas Purvu Zemūdeni, Līksnes Lateks Sito, katram pa -1 pozīcijai. Tā kā, skatīsimies, kā tur būs, bet Salspils Ledloži pēdējā. Pēdējā 14. pozīcijā šobrīd, un, kaut kas jādomā, tāpēc, kad komandu pārņēma, it kā šķita, ka diezgan ok ir, bija kaut kur 10. kaut kas tāds, un tagad noslīdēs uz pēdējo vietu. Aktīvākam jābūt. Tad jau viss notiksies, tādā ziņā, kad jāštuko, kas nestrādā, jāpamaina un tādā garā. Jaudīgākie menedžeri elitē 7. nedēļā izvirzīti Vecais Rajons aizkrauklis, Rīga Redvings, Ogres Šārps un Sātiņu Kodiens. Redzam, ka Rīga Redvings atzīts par labāko, protams, tur tāda uzvara. Bez variantiem. 2A mēs redzam Rīgas Ūdenslavas, Pļaviņu Pobedīts, Kuldīgas Katls un Aizraugs Turbīnas. Šeit Rīgas Ūdenslavas arī diezgan pārliecinoši uzvarēja šajā balsojumā. Tālāk 2B, Rīgas Stabiņi, Pēdēdas Stieņi, Garkalns Antistārs un Ogres Cēlēni. Antistārs, līderis šobrīd pārņēma pozīcijas, tāpēc, visi sabalsoja noteikti. 3. divīzija A grupa Rīgas Rīpas, Jelgavas Pantēras, Dubultu Pentagons, LA Athletic, Dubultu Pentagons atzīts par jaudīgāko aizdītajā nedēļā. 3. B divīzijā Salkrastu Kajotīs, Lielvārdes Vardes, Valmieras Džekals un Ziedoņdārza Dullē. Grupa lēma par Ziedoņdārza Dullēm, ka tas ir jaudīgākais. 3C, Garkalns Blue Jackets, Rojas Sharks, IL Hockey un Teikas Slasts. Teikas Slasts nes mājās jaudīgākā menedžera titula aizdītajā nedēļā, un 4. divīzijā mēs redzam Daugavpils šaurās ielas darītājs, Sitgundas Ķengari, Bauskas invalīdi vai Apes Draudze. Apes Draudze, jā, iespaidīga uzvara 15-2-0, protams, un līdz ar to jaudīgākais menedžers. Pastamies prognozi arī no 4. divīzijas ieliku. Džeki diezgan aktīvi sabalsoja, tā kā salīdzinoši. Mēs redzam, kad tur tā monstri vai šaurās ielas darītāji vai Olēns Les Sprukti.
uz to lielākā daļa salikusi ir, tā kā, nu, redzēsim, kā būs. Tā kā purva zemūdenē un ādašu sivēniem ir ko pierādīt. Paskatāmies kalendāru 9. nedēļai. 15 komandas spēlēs vismaz 4 spēles. Vislabākais kalendārs ir Daksiem un Šārkiem. Mēs redzam abiem diviem, protams, ka 4 spēles, bet pirmdien, trešdien, piekdien, svētdien. Un tur diezgan daudz ir ko skatīties, izvēlēties par kalendāru. Vispār nākamajai nedēļai baigi nav ko uztraukties. Bet vēl Sabres un Flyers ir diezgan labas spēles ar trijām, ka viņiem sanāk tur, bet arī tieši off-dayos tās visas 3 ir tā kā, nu, tas arī viss labi. Un 2 spēles ir Krakeniem vienīgajai komandai, kurai ir 2 spēles, tas ir Krakens. Vairākām ir 3 spēles, kuras ir pilnajās naktīs, bet, nu, es domāju, ka tā nav problēma pārsvarā lielākajai daļai menedžeru, un viņi noteikti varēs sakombinēt labi sastāvus uz visu nākamo nedēļu. Tur būs noteikti, nu, būs ko paskatīties, jo tiešām būs tā, ka, nu, daudz, ja puse komandas gan arī spēlē ar 4 spēlēm, tad nu, būs noteikti gan jau kaut kādi rekordi beidzot, jo rekordu nav rekordu. Tas ir vispār, kas notiek. Nu, tuvu bija, Pļaviņu Pobedīts bija tuvu, un vēl viens, kad bija tuvu soda minūtēs, nu, Rantanens, laikam, abiem diviem bija, es nepaskatījos, bet, nu, bija 80 pāri minūtes soda, rekords ir 90 pa nedēļu, tā kā diezgan tuvu bija, bet mēs drusim pietrūka. Nu, es gaidu katru nedēļu, kad es beidzot varēšu palaist dziesmu un teikt, kur ir rekords, jauns ieraksts, tā kā, nu, ceru uz 9. nedēļu, kauss sāksies vēl, tā kā, nu, būs varbūt tiešām kaut kas tāds. Bet, nu, ejam, skatāmies uz sadaļu, ko, nu, daudzi man rakstīja, teica, beidzot ir atpakaļ, interesanti paskatīties, nu, tad tagad paskatīsimies vēl. Ir ko darīt, bet es nesenšos, es vienkārši nesenšos. Ir ko darīt, bet es nesenšos, es vienkārši tropēju. Nu, kā man patīk teikt, un tik mizā iekšā Baložu benchwarmers, Toms Štāls, redzam 3. divīzija C grupu, tāpēc, ka es jau pieminēju, ka mēs tur skatīsimies 38 uzvaras izcīnījis šajā sezonā, 8 kārtās, nesanāk 7 kārtās, šī ir 8. 73 zaudējumi, 8 neizšķirti, 14. Nu, atdeva pozīcijas, bija 13. visu laiku. Edgars Lūsiņš viņu apsteidza, tagad ir 14. Domāju, nu tad iesim vaļā, skatīsimies, domāju, vislabākais kandidāts uz to, lai mēs pastītos, kas tad viņam tur notiekās. Nu, ejam, skatāmies sastāvu. Sastāvs diezgan īstenībā normāls ir. Nu, būs, protams, tūtās es izķidāšu visu, ko tur vajag, ko tur nevajag, bet, nu, mēs redzam, tur ir Tomašs Hertls sastāvā, Morgans Gīkijs, kurš, nu, pastīties 17 vārtus guvis tomēr. Džeks Roslūks, nu, kurš ļoti karsts ir, nu, ja mēs tā paskatāmies, kurš pievienojās Oileriem, sāk spēlēt, tā kā, nu, viss tur notiekās. Filips Forsbergs, Aleks Ovečkins viņam ir, Tims Stūcla, nu, diezgan tāds, nu, jaudīgi, nu, sākums, vai ne, Konors Gārlands, nu, rekur jau sākas problēmas, jau pirmās Viktors Olofsons, tad ir Bekets Senecke, Džeksons Lakombe, Gustavs Forslings, Matijas Eholms, Dantons Matejčiks, Niks Suzuki vēl ir viņam uzbrukumā, Jevgeņijs Malkins, Aleksandrs Nikišins aizsardzībā un Ians Kols. Un tad mēs redzam, nu, šo stāstu, ko jau es teicu pirms tam. 3. divīzijā C grupā pusei menedžeru sastāvā 3 vārtsargi. Un es vienkārši, nu, šeit ir 4, vēl Stolars ir ielikts injured rezervā, protams, nu, tas ir normāli, viņš tur var stāvēt. Ja jums ir traumas un jums ir injured rezervas brīvs, tad lieciet tos spēlētājs no sākuma injured rezervā, nemetiet nost viņus. Tāpēc, ka, nu, atgriezīsies, tā būs tā kā ekstra pacelšana, vienkārši ieliksiet uz to brīdi kaut kādu sastāvā, lai nospēlē, un tad varat mest ārā. Bet stāsts ir par to, ka, nu, nevajag sēdēt uz 3 vārtsargiem visu nedēļu. Nu, priekš kam pirmdienas dienā tev sastāvā ir 3 vārtsargi. Nu, labi, tur var būt kaut kādos tur īpašos gadījumos, ka tur, nezinu, tur 3 kaut kādi super vārtsargi, tagad nezinu, ko darīt un tā, bet tāpatās, nu,
ja tev komanda performē, tad, nu, ja tu esi kaut kur augšgalā, nu, tad jāsēdi ar tiem 3 vārdsargiem, tu tāpatās tu visiem brauc pāri un tādā garā, bet šeit, priekš kam ir Džeiks Allens sastāvā? Nu, priekš kam? Nu, viņš ir nevajadzīgs, vispārībā. Met ārā, startā, viss Džeiks Allens ārā. Kira Šmits, nu, Vedžuds, tie ir tādi paši, nu, būs pēc tam, es nezinu, kas ar Skotu Vedžudu būs, nu, protams, tur jāstāst, kas ar Blackwoodu vēl, vai ne, un tad tur Vedžuds, Blackwoods, bet, nu, Vedžuds šobrīd, protams, ir ļoti karsts, nu, tas ir labi, ka viņš tev ir, bet Kira Šmits atnāks, pirmkārt, Hārts 1. decembrī nāk iekšā, ja? Tur jau spēles tiks atņemtas 100%, nu, tur Hārtu skatīsies, kas ar viņu notiek. Atgriezīsies Hills kaut kādā 7. decembrī, ja? Nu, tur ar Kiram Šmidam vispār nav ko darīt vairāk. Nu, tur tāpatās, piemēram, jums tur sēdējies, tikko pastījos, vēl pirms es skatījos, tikko bija pacelts, vakardien, laikam, pirmdienā bija pacelts Askāros. Nu, liekas, nu kā tāds var sēdēt tur iekšā, bet, nu, redzi, tā tur ir 3. divīzijā C grupā, visiem pa 3 vārdsargiem gandrīz pusē līgas, nu, grupas, bet Askāros sēdēja brīvajos aģentos, tas bija vienkārši labi. Nu, tas tā, bet, nu jā, tad Džeiks Allens startā lido ārā pēdējā vietā sēžot ar 3 vārdsargiem. Es pastījos tur, tas pats arī Edgaram Lūsņam sastāv 3 vārdsargi, nu, un sēž ar tiem 3 vārdsargiem, nu, tagad, nu, tik būs, nu, tik tagad viss notiksies, nu, netaču. Elitē ir vairāki džeki, kuri sēž ar vienu un skatās un pieliek to otru klāt pa nedēļu, nu, vienkārši, es nezinu, nu, es to visu laiku esmu stāstījis, tā kā uzsvēris, ka, nu, nevajag tos 3 vārdsargus. Playoffos vispār spēlē ar vienu, vispār tiek mests nost, viens atstāts un aiziet un maucam, pakojam laukumu, tāpēc, ka 13 kategorijas ir laukumā, 4 ir vārtos. Nu, vienkārši, zin kā, citreiz man liekas tāds, kas notiek, kāpēc tā, nu, žēl kaut kādu nomest, nu, nevar tā būt. Labi, par ilgu jau mēs tā aizrunājamies. Olofsons ārā, bez vārdi, priekš kam, nu kas tas tāds ir, nu priekš kam tu viņu turi Olofsonu, un cik man šitais vispār kaitina, es vienkārši parādīšu, kādi tur ir džeki, nu priekš kam tu Olofsonu, nu labi, jā, tur Colorado, tur 6 goli, 9 piespēles, 22, tur 52 metieni un tā, bet, nu tas nav tas īstais džeks, kuru baigi tur turēt sastāvā, jā, tur, labi, tur powerplayā kaut ko iemetis, bet es viņam atgriezīsies, Čuškins viņam atkal loma šitam nokritīsies un vēl kaut kādas tur sāksies lietas, vēl kaut kas atnāks un, nu, neticies tādiem. Nu, tur, jā, vari pastrīmot viņu kaut kādā nedēļā, tad būs viss kārtībā. Un kas man vēl ir tāds, nu, Dentons Matejčiks, nu, priekš kām, nu, nevajag tādus sastāvu arī turēt, tur taču ir pilns ar citiem aizsargiem, kurus var paņemt un ar viņiem operēt. Tad, ko nu labi, Ians Kols šobrīd ir ok, priekš grafika vēl tu vari turēt viņu, tāpēc, kad jūtai tās 4 spēles ir diezgan interesanti, ir ar tām 4 spēlēm diezgan daudz viņiem iet, ilgs periods ir vēl, laikam, 4 nedēļas sanāk ar 4 spēlēm, tā kā, nu, tīri uz grafika var viņu turēt, un tur nav kur piesieties baigi. Ko es gribētu redzēt tev no sastāva vēl, lai tu Malkinu kopā ar Forslingu kaut kādu pameklē un aizmaini projām, tāpēc, ka, nu nezinu, nu, tev pasties, cik tev smuki sastāv, tev ir Morgans Gīkijs, tev ir Džeks Rosloviks, tev bija Stucle, tev Stucle ir malējais ar iemetienu, tev ir Malkins, kuram nav īsti iemetiena kā centrs. Tev vajag centru, kuram ir iemetiens Malkina vietā. Nu, pieliec kādu Forslingu viņam, kurš, nu, diezgan zolīts aizsargs ir, ja, bet, nu, es nezinu, pēdējai vietai, nu, tev nav vajadzīgs tāds aizsargs un Malkins. Un es viņus kopā abus divus pret kaut ko vienu samainītu, lai kaut kādu normālu, nezinu, iemetienu džeku vienkārši paņemtu. Kaut kur kāds varbūt atsauktos tev, nu, 3. divīzijā noteikti džeki ir, kuri uz maiņām ir tendēti un patīk viņiem mainīties, tā kā noteikti tas ir jāpilnveido. Nu, pārējiem tā baigi nav kur piesieties tā, nu, ko skatoties un tur labi, tur Bekets Senecki, nu, tas, nu, nākamnedēļ labs kalendārs, tāpēc viņu var turēt sastāvā, bet jā, nu, tā viss pārējais diezgan ok ir, nu, Rekur ir, ko es pastījos, kas tev ir brīvajos aģentos. Nu, aizsargi 2, tur Ādams Larsons un Bens Šarots.
Larsonam bloki. Bloki tas ir noteikti, jā, tur spēles laiks diezgan ok ir, bet, siet, lai nākamā nedēļa tāda, nav vērts. Tad labāk to Benu paņemt, Šarotu un, viņš arī tāds diezgan iespaidīgi spēlē šogad un mētājās, ka rītā viņš to būs pieejams. Tas ir šodien. Raidījums jau iznāks, jā. Es rakstu otrdienā, trešdienā iznāks raidījums, tad, viņš jau būs pieejams no rīta. Tu vari, ja tu gribi, tu viņu vari savākt. Noteikti labāks tev būs stāsts nekā Dentons Matejčiks. No uzbrukuma. Jā, jo nebija vēl izmantojis. Baložu benchwarmers vēl nebija izmantojis nevienu pacelšanu, tāpēc es ar tā uzreiz ejam iekšā. Uzbrukums, Beklundu. Beklundu noteikti tu vari kā vienu paņemt, kurš ir ar labu iemetienu un spēlē. Viņš ir diezgan solīdi, tur nav nevainas īstenībā viņam. Un mazākumā viņš spēlē, tomēr tur punktus var atnest ar kaut kāds mazākumā, tev vispār 0 punktu mazākumā, tev tā kā arī tāda problēma ir. Tad es pastījos, Mets Koronāto, tas ir, es vispār nesaprotu, kā viņš var jums metāties tur. Es saprotu, ka daudziem varbūt viņš kaut kā nesimpatizē vai ko, bet pastieties pēdējās spēles, ko viņš dara. Tur pēdējās 5 spēles visos ir punktus guvis. Mētājās viņš. Met pa kasti, tur vispār obligāti. Es viņu jau būtu pacēlis. Es vienkārši brīnos. Tālāk Breidens Bowmans, diezgan karsts šobrīd Pīrādziņš arī, redzam arī tur punktus gūst katru spēli, nes kaut ko, Vegasā, diezgan interesants izskatās, kur arī varētu, pat bildes nav, tā kā saprotat paši, jauns džeks uznācis spēlēt 7 spēles, tikai šodien aizdīs, bet 6 punkti 7 spēlēs, tā kā ir ko padomāt arī pa tādu, varbūt tādu var paņemt Malējo un Matthew Olivers, protams, Arī ļoti labs stāsts. Jāstāst, kas ar viņam kāda tur trauma. Ja tur nav traumas, tad var arī tādu pastīties, jo hitos tev vajag pielikt noteikti. Hiti ir tā problēma kaut kādā ziņā, un arī metieni tev vajadzīgi, bet tas no Meta Koronāto, no Beklunda iemetieni. Tā kā ir ko pamainīt, ir ko padomāt. Tas ir tas, ko es izvilku no tavas grupas, tādus labākos. Ja man būtu tagad jātaisa maiņas, tad es noteikti uzreiz savāktu Beklundu, Alanu izmetot. Arī savāktu Koronāto, izmetot Olofsonu, kas manā skatījumā ir daudz krūtāks stāsts nekā Olofsons. Un Matejčika vietā es noteikti paņemtu Šarotu. Tas ir tāds mans trīnieks, ko es izdarītu, tā kā, lai kaut kā komanda uzbūstotos un kaut kas tur interesantāks notiktos. Tā kā, kaut kā tā, ņem pa labu, tā kā cenšos palīdzēt, lai izlienat no bedrēm, lai kaut kā saņematies, jo tur var pastīties, sastāvs it kā tie, tā kā var redzēt diezgan tāds ok, ja kaut ko pamaina, tur uzreiz pamainās arī daudzas nianses sastāvā un komanda sāk spēlēt pavisam savādāk, aiziet kaut kādas kategorijas plusā uzreiz, tā kā, ir ko pārbūvēties maz drusciņu un lai tā sezona aiziet pavisam citā vilnī, tā kā, jā, skaties, noteikti seko līdzi un nespēlēt lūdzu ar 3 vārdsargiem. It sevišķi, ja tur kaut kādi vēl bomži ir nesaprotami, kaut kādi 2 vārdsargi, kuri vispār spēlē reizi nedēļā vienu spēli, neturiet viņus sastāvā. Tas arī bija par Garkalnas Blue Jackets, kurus redzēja, ka viņam Kviks sēž vārtu, tā kā trešais. Viņam ir Merzlīkins, Kviks un vēl kaut kas, un to man liekas, come on, kas tas tāds ir pa prikolu, tādā ziņā, tur vienkārši, izniekots, vienkārši viena pozīcija laukumā izniekot. Bet, tādi ir vairāk menedžeri, kuri sēž 3 vārdsargiem, tā kā tur ir labs pasākums, tā kā, džekiem ir ko padomāt 3. divīzijā C grupā, tur es domāju, ka, tie, kuri skatās, tie noteikti kaut ko izdomās un sāks kaut kādas kustības taisīt, tā kā, cerams. Kas palika pats labākais, kas palika, diezgan jau daudz esmu izrunājies, tā kā ātri iziesim tam cauri. Sataisīju aiziet. Pum! No 98. līdz 76. vietai redzam. Pašā apakšā mums sēž Bauskas naftinieki. Kā saka, Bauskas naftinieki gan jau skatīsies un teiks, es tā no manu komandu, es viņu tikai tagad sāku kruķīt. Kuri būs tev varianti, jāceļās augstāk, nav variantu. Aizputs sarkanie vēlni arī, jā, pašā apakšā, redzam, varat paskatīties, jā. Noteikti sevi kaut kur atrast, tā ir, jā, 4. divīzija, viņiem vismazākais koeficients, protams, ir, un līdz ar to, tas apakšgals, kas ir 4. divīzijā, viņi arī šeit tusēsies, bet, redzam,
Otrās divīzijas viena komanda ar šeit ir tikusi zem 80 Abrupas Gorillas, 80 šobrīd, tā kā ir ko padomāt, un redzam arī divas vēl no A grupas ir Liepājas Vinstopera un Skriķu Našķi šajā pēdējā lapas pusē, tā kā, tas redzat, kā notiekās, bet, katrs jau var sevi paskatīties, kur viņš ir. Iesim tālāk uz no 51. līdz 75. pozīcijai. Redzam, šeit jau arī parādās citi 4. divīzijas labākie menedžeri, kaut kur jau augstāk tiek tā kā, bet, mēs redzam, pirmais elites Džeks jau ir 66. pozīcijā, Ķekavs Čikens pēdējā vieta elitē, un 66. līdz ar to šeit, un Mārapas Vētras arī 52. ar lielo zaudējumu, netika top 50 pat iekšā, tā kā arī tāds mums drusciņā sāpīgs kritiens. Un mēs redzam, tas noteikti varat paskatīties, kur jūs esat un kā tas izskatās. Tā kā, tas tā. Ejam skatāmies, kas tad ir ticis iekšā top 50. Top 50. vieta Garkalnes Blue Jackets ir kā 50. šobrīd, un mēs redzam, ja tā paskatāmies, rekur 2B, uzreiz pēc kārtas 3 Čaka Lauznis, Pedats Stieņi, Jaunmāra pēc Dūži. Labākā 4. divīzijas komanda šobrīd ir 46. pozīcijā, Daugavpils Šaurās ielas darītāji. Labākais 4. divīzijā 46. rangā. Tā kā, tā tas koeficients mums ir. Tā viņš sarēķinās nezinu, man šķiet, ka šis ir ļoti, ļoti uzskatāmi godīgs rangs, tāpēc redzam, kā ir. Redzēsim, kur būs trešās divīzijas labākā komanda, kur viņi būs. Un tad arī redzēsim, kur būs 2. divīzijas labākā komanda. Tā kā, diezgan interesanti būs. Redzam tālāk, kas tur Bauskas Jetī, vēl viena elites komanda, 39. šajā tabuliņā, no 26. līdz 50. pozīcijai. Top 25 neiekļuva, mēs redzam vienrocis no 2A, tur tāds, kurš tur metās acīs uzreiz, un tad 3C komandas, Rojas Šārks un Teikas Slasts, 2 līderi. No 3. divīzijas abi divi, viens pirmais, otrais, palika ārpus top 25. Tā kā, arī varat paskatīties, kas tad kā izskatās, un iesim, skatīsimies. Jūs jau uzreiz redzēsiet, kurš ir pirmais, tāpēc arī, kā saka, skatāmies. Pum! Mārupes Kanādiens ir pirmais. Jā, Mārupes Kanādiens. Garkalnes Antistārs pietrūka. Tur vajag vēl daudz vairāk uzvaras, vajag 2. divīzijā, lai tu būtu pirmais. Bet, Čikens pagājuši gadu, mauca. Tā kā no 2. divīzijas rangā rādīja, kas ir kas. Tā kā, Garkalnes Antistāram ir ko padomāt. Bet, mēs skatāmies apakšu, tad redzam LA Atletika, ir Jelgavas Panteras tikuši iekšā. No 3. divīzijām top 25, un vislabākā 3. divīzijas komanda ir sanāk Ropažu Mafija, un 14. ar 3. B, pagājušajā sezonā Jelgavas Lupatas ar 3. divīziju bija, man šķiet, bija 8. ja es nemaldos, kaut kas tāds vai 7. Bet, bija diezgan augstu ar 3. divīziju, bet, viņš tur baigi dominēja tādā ziņā, un mēs redzam, kā tas viss izskatās, Kas ir pats interesantākais, ka top 8, kas šeit ir pēc ranga, top 8, tie ir izliktie kausā. Viņi būs izliktie kausā. Tātad Mārupes Kanādiens būs izliktie Garkalnes Antistārs, Seaside Lemurs, Sātiņu Kodiens, Rujienas Klondaika, Bauskas Great Ols, Riga Red Wings un Walmart Nordic Stars. Tās ir izliktās komandas, pa 2 būs katrā zarā. Mārupes Kanādiens būs zarā kopā ar Walmart Nordic Stars. Tālāk Garkalnes Antistārs būs kopā ar Riga Red Wings, Seaside Lemurs būs ar Bauskas Great Ols un Sātiņu Kodiens Rujienas Klondaika sanāk. Kaut kā tā bija. Tā kā zarā, tā arī ir. Jā, tā kā, redzēsim, vai tas nospēlēs viņiem pa labu vai kā, bet, katrs būs tā izlikts un būs interesanti, protams, viņiem pacīnīties pa pozīcijām labākām. Noteikti pretinieki varbūt kaut kādi labāk trāpīsies. Redzēsim. Tā kā diezgan interesanti pavērot, kas te notiekās un kā tas viss izskatās. Tā kā es domāju, ka diezgan ok ir. Un es domāju, ka mums arī interesanti pastīties, kurš esat. Tā kā
izlozējā jums katram tas arī būs numurs, tā kā pie komandas un visu cauru, kā saka, šito kausa izcīņu, jūs zināsiet, ja būs neizšķirts 881, 773, nu kas tur sanāk, tad zinat, kuram augstāks cipars rangā, tas tiek tālāk. Tā kā kaut kā tā, nu Mārps Kanādiens visu kausu ies kā līderis, galvenais favorīts, tā kā, nu, savs spiediens viņam būs, protams, būs jāpierāda, kas un kā, tā kā atbilde uz jautājumu, Kanādiens vai Antistārs, Kanādiens. Nu, tas no galvenās lapas thumbnaila. Nu, kaut kā tā. Es noteikti arī ielikšu šo visu tabulu pēc tam, kad kausa izcīņa būs sākusies pirmdienā, ielikšu kopējā čatā, lai jūs redzat, un visu laiku zinat aptuveni, kur jūs tur esat, kura vieta jums rangā ir, pret kuru jāspēlē. Tā kā, nu, ja saprotat, dara neizšķirts, nedara neizšķirts, un kaut kā tā. Tā kā ceru, ka patika, ceru, ka bija interesanti, un kaut kā mēs labi pavadījām šo raidījumu. Un tad jau tiekās atkal drīzumā, un nākamais raidījums būs tiešraidē, starp citu, jā, jo būs zināmi mēneša menedžeri novembra, tā kā, nu, jā, nākamais jau būs tiešraidē, parunāsim jau par kaut kā, nu, ar citiem menedžeriem kopā būs jau interesantāk daudz. Tā kā, un nākamā nedēļa, atceramies, kauss sākas, kauss kvalifikācija, tā kā gaidat šonadēļ būs izloze kaut kur vienu no dienām, un tad jau uzzināsiet savus pretniekus, savus zarus un visu, kas jums tur, kur var nākt pretī, tā kā, nu, būs interesanti. Baudam hokeju, priecājamies vispār par dzīvi, par visu pārējo, tā kā aiziet, lai jums visiem veicās, lai visiem labas dienas priekšā un tiekās jau drīzumā. Tā.